Done. Sveiki visiem, mani sauc Aleksis Vančovičs. Biju teicis, ka mainīšu blīvi trešajā daļā. Man nedaudz no bloka otrajā daļā man pārplēsu blīvi. Man nedaudz no bloka sulo veseļa, tāpēc šodien jauksim motoru. Ņemam galviņu uz 10 un tik sākam. Ņemam uz 8 un kucim. Zasēšanas kožu, ko esam noņēmuši, ņemam galviņu uz 10. Forward, brethren. Nu kas ir šitais? Tāda gan nedrīkst būt. Galva tāda drusciņa. Drusciņa aizdegusi. Tas nav kaut kas vispār. Pēc par kādiem 20 kilometriem tas viss ir. Tāda nekādā gadījumā nedrīkst būt. Viss izskatās, ka drusciņi padedzis, bet nav tas par 20 km tikai. Tagad ņemam cilindru nost, ņemam to smirdīgo blīvi nost. Liekam viņu vietā jau. Cilindrs tik viegli padautos. Ar dzelžu kātu nedrīkst pa šito duralmīnu sist, ņemam gumies kādu koka kātu vēl labāk. Kādā stāvoklī cilindrs ir pēc apkatkos. Ņemam jauno blīvi, šokar vecā. Ņemam jauno blīvi. Ej,
Blīkiem no visām pusēm. Blīvi. Nu, vienkārši apdrīķē. Tas darās tikai tāpēc, lai blīve nepieliktu vai pie bloka, vai pie cilindra. Vienkārši apdrīķē. Tad blīvi liekam vot šādi, garāku uz leju. Un prātīgi, mierīgi, nav kur steigties liekam. Bonfire! Jaunu blīvi, ka esam uzsvedinājuši un liekam kopā. Atkal gandrīz salicis, aizdedz noregulējis. Gribu apstāties pie šī gredzena. Šis ir vārā gredzens kaut kāda vai kaut kas tam līdzīgs zem izplūdes kanāla. Vai tāda kā blīvīta, lai nesūc cauri glušaks. Jo es pirmajā reizē braucu, kur pa ziemu drifto, nu pirmo reizi, kur palaidu, sūca cauri glušaka malām, pēc tam es vispār noņemu glušaku un pēc glušakārdījus. Šodien tādu mēģināšu šito gredzenu uzlikt un pārbaudīsim, kā viņš rūpjas. Nu kā sakās, atrodat 10 atšķirības pirms un pēc. Kā saku es nebūšu ja es viņu neiedrināšu. Un tieši tā ir jāstrādā izlabotai tehnikai. Nomainīju zem cilindra blīvi, zem galvas blīvi nomainīju, un priekš man šodien tas arī viss. Turaties mani bratkis līdz nākamajiem video, spiežat šitos un visu tālāk. Davai, tā. Suicide when that motherfucker kicks in like. Tas man nepatīk nahuj. Krāsīt mūs, pīzdzeļ, tas ir, suka, normāli motori.